pie acīm savelkās vārnu kājiņas, ko mēs neskapēc mēģinām ar botoks visādi izlīdzināt, lai viņas nebūtu. Prieka mīmika, ko nav iespējams nekādīgi noviltot. Bet no otras puses, mēs varam to mēģināt darīt, uzsmaidot sev spogulī. Un no tā vien, ka mēs it kā mēģinām viņu viltot, mūsu bioķīmija nodomā, ka tā ir, un tas organisms sāk funkcionēt atbilstoši, un kaut vai to darot vairākas reizes dienā, man liekas, tas ir arī lielisks stimuls mūsu imūnsistēmai, jo prieks, kā zināms, ļoti gādā par to, lai mēs būtu veseli. Caur prieka pratību, caur emociju pratību vispār mēs iegūstam it kā vēl vienu redzi. Skatoties uz Monu Līzu, uz viņas muti ar tieši šo koncentrēto redzi, šī muti nesmaida, bet ja mēs skatāmies ar perifēro redzi, tad parādās šis noslēpumainais maģiskais smaids, un mēs varam ikdienā lietot šī sāpes